Sveicināti! Man rokās ir brīnišķīga grāmata Pēra Petersena Prom ārā zirgus zakt. Grāmata, kura liek sajūsmināties par rakstnieka ģēniju un nevelti. Pērs Petersens ir ieguvis neskaitāmas starptautiskas balvas. Interesanti, ka viņu ir tulkojuši un izdevuši arī Amerikā. Veseli 4 romāni no norvēģu rakstnieka rokām ir nokļuvuši pie amerikāņu lasītājiem. Tas nemēdz notikt bieži. Un šī grāmata, kas stāsta par cilvēku tapšanu, kas stāsta par sarežģītu mīlestību, arī par vēsturi, par kara laiku Norvēģijā, jums liks patiesi sajūsmināties, un jūs šo grāmatu nekad neaizmirsīsiet un ieteiksiet arī draugiem. Agnese Jauna ir uzrakstījusi grāmatu Mana Francija. Agnese Jauna, dzimusi Aucē, tagad dzīvo aiz Latvijas robežām, beigusi latviešu filologus, sākus dzīvot Vācijā. Pie tās kalniem ar sniegu tīrīšanu un vācisko punktīgumu. Viņa ļoti ilgojās pēc Francijas, un tur viņa arī nokļuva. Priekšstati par Franciju, kā tie atšķirās no reālās Francijas, un kādi patiesībā ir francūži. Jāsaka, šobrīd Agnese Jauna ir atradusi citu dzīves vietu, viņa ir savienojusi Vāciju ar Franciju. Kā tas ir iespējams, izlasiet, grāmata ir izdota tāpēc, ka bija ļoti interesanti lasīt mums izdevniecībā ar humoru, ar brīnišķīgu attieksmi pret dzīvi. Tolgrims Egens, dizainers, kulta romāns arhitektiem, dizaineriem, stāsts par mīlestību, par perfektu vidi, kādu to mēs vēlamies veidot un pie kā tas beigu galā var novest. Un Sāra Larka, Balto mākoņu zemē, 2 sievietes dodās uz Jaunzēlandi, lai tur apprecētos, jo Jaunzēlandē, kad to tikko kolonizēja, trūka sieviešu. Kā izvēršas viņu dzīves? Lasīsiet, sāksiet vakarā, nevarēsiet nolikt. Grāmata, piedzīvojumi, vēsture, patiesi labs aizraujošs romāns. Un bērniem Matīs spēlē hokeju. Valdis Klišāns ir radījis mums brīnišķīgu stāstu, kas palīdz iepazīt hokeja vēsturi. Matīs hokeja treniņā liekas spēlē par lēnu, un treneris viņam uz to aizrāda. Viņš saka, tu spēlē tā kā agrāk. Un Matīs ar laika mašīnu dodās pagātnē. Viņš ir gan Holandē, gan Kanādā, un arī 70. un 30. gadu Latvijā. Un grāmatas beigās viņš piedalās arī Rīgas Dinamo treniņos. Un šeit jūs redzat šupleru. Grāmata, kas ir veltīta hokejam un, protams, arī kā slavas dziesma hokejam. Nav jau vairs tālu arī gadamība, tāpēc mēs esam padomājuši arī par kalendāriem un par šo astroloģijas rokas grāmatu. Tātad visas debesu zīmes un liktenis, kā tie ir saistīti. Grāmata mācīs arī, kā sastādīt šīs astroloģiskās kartes un veidot astroloģiskās prognozes. Tādēļ arī mazā šī te laikmeta gada grāmatiņa, kas iznāk jau daudzus gadus, un daudz mūsu lasītāji un pircēji ir iemīļojuši šo mazo kalendāro rokas grāmatiņu, jo šeit katrā atvērumā ir kāda laba doma, kas iedvesmo dzīvot tieši šai dienai. Un ģimenes dienas plānotājs dod mums iespēju plānot savu un savas ģimenes dzīvi, tātad jau mēneša vai nedēļas garumā. Klāt ir arī vārda dienas, tātad mēs varam pierakstīt, kur ir jāved bērns, kur mums ir jābūt pašiem pie ārsta vai treniņā. Tātad tāds praktisks kalendārs. Un skolots suns. Tā kā man pašai ir 2 vilku sugas suņi, man ļoti patīk šīs grāmatas, kas māca, kā saimniekam apieties ar savu suni. Un jāsaka, jebkura darbība, suņa mācīšana un skološana pirmām kārtām ir paša saimnieka mācīšanās. Šī grāmata mums māca saprast suņa loģiku, māca, kā suni padarīt par socializētu, paklausīgu draugu, kā arī kā iemācīt sunim dažādus trikus, kurus jūs varat ar suni darboties gan ārā, gan arī slēgtā telpā, tas ir mājās. Un mandalas. Mandalas var krāsot. Mandalas simbolizē visumu, un mandalas lieto meditācijai.
kas īsti ir mandals? Ja mēs gribam noskaidrot, šī grāmata var būt ļoti palīdzīga. Zīmes un simboli. Brīnišķīgi, manuprāt, labākā šobrīd Latvijā iznākusī grāmata par zīmēm un simboliem. Šeit ir būtībā visas cilvēces vēsture, reliģiskie rituāli, un kas ir nozīmīgi, ka grāmata patiešām ir lasāma kā romāns. Ir ļoti aizraujoši iepazīties gan ar attēliem, gan arī lasīt tekstus. Un turklāt ir mūsdienu arī visi logotipi, arī tie, kas attiecās uz uzņēmēju darbību. Un tad veidosim no Fimo rokdarbi. Fimo tas ir īpašs materiāls, no kā tiek gatavotas gan rotas, gan rotaļlietas. Un grāmata ir sevišķi ar to, kā ir dažādi paraugi un ir pa posmiem parādīts, kā šos te grāmatā radītos priekšmetus izgatavot, kā arī noteikti to grūtības pakāpi visiem, kuri gan praktiskām vajadzībām veido priekšmetus, gan strādā ar bērniem, būs noderīgi. Un nobeigt es gribu ar šo Baranauskienes grāmatu Naudas koks. Tas ir romāns. Romāns stāsta par jaunu sievieti, kura tā īsti nemāk apieties ar naudu. Viņai ir vīrs, viņiem ir kredīts, un ar visiem tiem vilinājumiem mūsdienu un ar ļoti viegliprātīgo attieksmi pret finansu līdzekļiem, tomēr grāmatas gaitā viņa kļūst jau par tādu labu naudas speciālisti. Un arī lasītāji pēkšņi saprot, ko varbūt ir darījuši nepareizi un kā uz priekšu būtu jāplāno sava dzīve un ar laiku jākļūst turīgiem, ko es jums visiem arī novēlu.